Sveicināti! Es esmu Normunds Masaļskis, dronu skolas RoboPilots dibinātājs. Mēs mācam bērnus būvēt, programmēt un pilotēt pašus modernākos FPV dronus. Viss sākās netik tālajā 2017. gadā, kad es vēlējos ievirzīt inženierijā savu vecāko dēlu. Es pētīju dažādas robotikas. Man bija aktuāli atrast to robotiku, kura turpmāk būs ilgi aktuāla. Tā es atradu dronus, kuri tad tikai parādījās, sāka attīstīties, un es sapratu, ka tieši dronus jāizmanto kā to robotu, caur kuru var iemācīties visām pārējām aktuālajām lietām. Kad skolēns ir apguvis lodēšanu, viņam ir atvērtas visādas iespējas attīstīties elektronikā. Bez elektronikas neviens tehnisks projekts šobrīd neiztiek. Tāpēc šīs zināšanas un šīs prasmes būs aktuālas ļoti ilgi. No sākuma likās, ka pilotēšana ir tikai tāds āķīts, kurš pievelk bērnu un ļauj viņu iemācīt dažādām tehniskām lietām. Bet izrādījās, ka tieši pilotēšana ir tā lieta, kura palīdz bērnu psiholoģiski attīstīt. Mums bija tāda interesanta pieredze. Mēs darbojāmies vēl tikai 1 mēnesi, bet pie mums atnāca skolotāja, kura saka, ko jūs izdarījāt ar bērnu? Mēs nesapratām, ko mēs izdarījām ar bērnu, viss ir normāli. Viņa saka, nē, viņš pie jums nāk mēnesi, bet es ar viņu darbojos jau 2 gadus. Un es nevarēju panākt, ka viņš spēja koncentrēties. Jūs mēneša laikā viņu iemācījāt koncentrēties. Ko jūs darījāt? Es gribu to pašu darīt ar visiem bērniem. Tad mēs sapratām, ka tie nebijām mēs, kuri mācīja koncentrēties. Tā bija drona pults. Un mēs sapratām, par kuru bērnu iet runa. Tikpat hiperaktīvs viņš palika, bet viņš iemācījās tajā brīdī, kad paņem pulti, vadīt svešu ķermeni, koncentrēties. Kad pabeidz pilotēšanu, viņš gandrīz vai gatavs mest to pulti, un mēs ķeram to pulti. Bet sapratām, ka caur šo prasmi viņš iemācījās koncentrēties klases priekšā, darboties pie tāfeles, tas viņam nāca par labu. Un tādi psiholoģiskie efekti ir vairāki. Otrs tāds bija, kad atnāca mamma, un mēs sakam, ka Mārim tagad aizgāja pilotēšana. Iepriekš nepadevās. Un mamma saka, ka tieši tagad viņš sāka rasēt un rasē labāk kā tētis universitātē. Mēs sapratām, ka tiešām tas ietekmē domāšanu. Lai pilotē dronu, jābūt attīstītai telpiskai domāšanai. Un tieši drona pilotēšana palīdz šo spēju attīstīt. Un trešais interesants moments bija sacensībās. Robotikas čempionātā puisis, kuram viss labi veicās iepriekš nodarbībās, izgāžas, nesanāca. Mēs pārdzīvojam, atnāk mamma un saka, nepārdzīvojam. Viņam tas pats ir orķestrī. Kad ir mēģinājumi, viss sanāk, kad jāuzstājas, dēļ viņa orķestris izgāžas. Mēs nepadevāmies, pastrādājām psiholoģiski ar bērnu, un nākamajā robotikas čempionātā, tanī brīdī, kad viņš izlidoja trasi, viņš bija 1. vietā. Noņemot brilles, paskatoties uz trasi, uz mums, pirmais vienīgais, ko viņš teica, es nesapratu, kā es to izdarīju. Bet turpmāk viņam jau sāka viss padoties. Tātad viņš pārvarēja stresu, saprata, kā rīkoties stresa situācijā, un tas viņam turpina palīdzēt ne tikai dronu robotikā, bet visās dzīves lietās. Ja ir kāds psihologs, tad ļoti aicinu pievienoties mūsu komandai un izpētīt to, kas notiek ar bērniem, tieši pilotējot dronus. Man liekas, te var rakstīt disertāciju. Mēs sākām kā tehniski cilvēki ar tehniskām lietām, bet attīstoties nodarbību procesam, sapratām, ka
lielāka vērtība ir bērna psiholoģiskā attīstība. Kad mēs sākām darboties, mēs strādājām ļoti klasiski. Mums bija teorija, tad prakse, teorija, tad prakse. Bet nākamajā mācību gadā mūsu labākie audzēkņi neko neatcerējās. Tas mūs pārsteidza, bet pēc tam sekoja tas, ka piedalījos robotikas pasniedzēju kursos Sanktpēterburgā, un viens no pasniedzējiem, viņam pilnīgi cita robotika, bet tie paši jautājumi. Saka pasniedzējiem, profesoram, ka bērni taču atnākot pēc vasaras neko neatceras. Tad es sapratu, ka tā nav mūsu problēma, tā ir bērnu psiholoģijas problēma, un mēs pārstrādājām programmu. Mēs atmetām visu teoriju, un visa darbība notiek caur praksi. Bērns strādā, mēs nestāstam, mēs gaidam to momentu, kad bērns būs atvērts informācija, kad viņš sāks jautāt, un tad ir tas mūsu prieka brīdis, kad mēs varam pastāstīt daudz vairāk interesantas lietas. Bet ar to, ka viņš darbojas caur praksi, viņš pieļauj kļūdas, viņš tās kļūdas labo, viņš mācās nepieļaut kļūdas nākamajos darbos. Viņš apgūst elektroniku labāk nekā tie elektronikas pulciņu dalībnieki, kuriem ir teorija prakse pusotru stundu vismaz nedēļā. Mums pulciņā atnāk bērni no elektronikas pulciņiem, un pašā sākumā mēs, protams, ja jau ir pieredze, dodam uzdevumu sarežģītāku, interesantāku, kaut vai nedaudz, nekā tiem, kuri tikai sāk. Bet redzam, ka ir problēma, bērni saskaras ar elementāriem jautājumiem, nezina risinājumus, un viņš redz to, kā apgūst un ātriem soļiem pat vienas nodarbības laikā iet uz priekšu citi bērni. Un tanī brīdī saka, dodiet man to pašu, ko taisa pārējie. Es sākšu visu no jauna. Tieši tāpat es visiem, kam jau ir elektronikas pieredze, stāstu par to, ka mūsu elektronikai ir īpašība tāda, ka mēs salodēto darbiņu esam gatavi mest pret sienu, un viņiem ir jāstrādā. Citiem elektronikas pulciņiem tādu uzdevumu nav. Un milzīgs gandarījums par to, ka Latvijas robotikas čempionātos dronu pilotēšanā jauniešiem mūsu piloti vienmēr ieņem pirmās vietas, dažreiz visu piedestālu. 2023. gada oktobrī notiks pasaules kausa čempionāts Korejā, kurā piedalīsies gan robopilotu skolotāji, gan viens mūsu audzēknis. Mēs aicinām pieteikties nodarbībām jaunus audzēkņus.